Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, dargie Sirds sarunu skatītāji un klausītāji! Mani sauc Dace Rence. Un šodien man ir ilgi gaidīts, ļoti mīļš viešņa, Madara Senkāne, un es tiešām šo mūsu sarunu gaidīju jau ļoti sen, un to, kāpēc tā notiek tikai tagad, jūs uzzināsiet pavisam drīz, bet šobrīd sveika, Madara. Sveika. Paldies, ka tu atradi laiku un atbrauci, lai parunātos, un gribēju jautāt, kā tu šodien jūties? Ļoti labi, mierīgi. Tiešām liels prieks tevi satikt taustāmā formātā, un tu man arī esi ļoti mīļa. Un es arī šo sarunu tiešām gaidīju, jo mēs jau runāsim, lai paliek intriga. Kāpēc es tev jau vakar teicu, ka tas arī tāda zīmīga sajūta un atvieglojoša šeit būt un beidzot parunāt. Mēs ar tevi esam tikušās dažādos formātos, un jūs ar vīru esat atbalsta centra Tilts ģimene. Jums ir dažādi statusi bijuši šī, jums kā ģimenei sadarbībā ar Tiltu. Mēs esam tikušās ar tevi arī Instagram tiešraides sarunās par mums ļoti tuvu tēmu arī. Un tad jau sen es zināju, kad es ļoti vēlētos ar tevi runāt arī sirds sarunās. Man šķiet, ka tava pieredze, tavs skatījums, tavs dzirkstelīgums un tava vitalitāte ir tik saistoša un tāda lipīga, ka, man liekas, klausītāji, es esmu pārliecināta, jūs būsiet ieguvēji un būsiet ļoti svētīti no Madaras pieredzes un no šī stāsta. Tātad, kad es 2 mēnešus laikam atpakaļ, ka mēs vienojamies par šo datumu, manuprāt, tas bija apmēram 2 mēneši atpakaļ, es tevi uzrunāju atkal, un es teicu, Madara, kad mēs tiekamies un tā, un tu man teici pēc konkrēta datuma. Vai tu vari pastāstīt, kāpēc tas bija pēc un kāpēc mēs tiekamies tieši šobrīd un tu vari būt šeit un runāt jau brīdi? Jā, tas bija ļoti konkrēts datums, kurā es saņemtu tiesas lēmumu, ka mēs esam oficiāli adoptētāji un ka viena ļoti gara un ļoti smaga un ļoti bailīga nodaļa mūsu dzīves un ģimenes grāmatā ir tā kā noslēgta un varu tādu pilnu brīvu un vieglu un mierīgu elpu vērt nākamo un bez bažām un bez tās sajūtas, bet ko bāriņu tiesa teiks, bet ko tiesa padomās. Un tagad ir tāds, mēs esam adoptētāji. No visas sirds jūs sveicu, tātad adopcija ir apstiprināta, jūs esat vecāki, jūsu meitiņai, un kāda ir sajūta? Godīgi sakot, es biju domājis, ka būs tāda viegli atvieglojoša un tāda, ka formalitātes ir nokārtotas, jo meitiņa mūsu ģimenē jau ir 3 gadus. Un tas process tiešām ir bijis ilgs, un es pat sāku tā kā bišķiņ čīkstēt vīram, un tā kā bišķiņ sāk žēlot sevi par to, ka man nebūs tas lielais prieks, un kā tad tā, jo tā kā normāliem cilvēkiem ir prieks, tur, piemēram, gan sagaidot pozitīvu grūtniecības testu, un tad ejot tur uz ultrasonogrāfijām, un piedzemdējot bērniņu, vai arī, ja bērniņš ienāk adopcijas ceļā, tad, tā kā tu adoptē, un tev uzreiz ir tāds prieks, bet mums tas ir 3, šī nodaļa ir 3 gari, mokoši gadi, un bija tā sajūta, kad jau ir, ka mēs jau sen zinām, ka mēs esam ģimene, ka meitiņa ir mūsu meitiņa un mēs esam viņas vecāki. Un, kas tur tā tiesa pateiks tikai tas tāds papīrīts un tā, bet tad, kad es saņēmu to lēmumu, es biju lekcijās. Un, protams, es visu laiku refrešoju manu tiesu vai kā sauc to? E-pastu. Jā, pat ne e-pastā tas neatnāca, bet ir tāda mana lieta vai mana tiesa, kur ir tiesvedības procesi. Tā kā jo vairāk tu zini. Un refrešoju un skatos un atjaunināt, un nav, un es zinu, ka tajā datumā jābūt, un vakarā atnāca, un es redzu, ka ir tas lēmums, un kamēr es viņu vēl ar zem galda tur lekcijā lejuplādēju, un kamēr viņu atver, jo parakstīts kā e-dokuments un tā tālāk, un aizskrolēju uz beigām, kur ir tas pats lēmums, un
Un tad es izlasīju to lēmumu, un es sapratu, ka man tas tik ļoti aizkustina, ka man vienkārši ir jāsavaldās, lai es nesāku tur raudāt lekcijā. Un ka tas man tik ļoti aizkustina, es esmu tik laimīga, tik priecīga, tik atvieglota. Un protams, uzreiz es sūtīju vīram un ģimenei, un tad sāka nākt tik siltas ziņas un tik pilnīgi raudiens. Tik mīļi, un es sapratu, ka tas ne tikai man patiesībā nozīmē tik miljonus daudz, bet arī manai ģimenei un draugiem, kas mums ir bijuši blakus šajā ceļā, un kas arī ir baidījušies par mums un pārdzīvojuši kopā ar mums. Un tā kā mēs jau esam runājušas, ka mēs ar vīru jau sākumā runājam, ka mēs taisīsim lielo ballīti. Tā kā mēs briestam mūsu lielajai ģimenes ballītei, kur nosinēt šo. Cik jauki. Tiešām ļoti priecājos kopā ar jums. Un, es jau laikam tās lekcijas laikā, es nezinu, laika tomēr augšā vai kaut kādu palūgt, kad time-out uztaisīt un tā, bet tās emocijas tu tagad runā, man ar uzreiz acīs kaut kā tās asaras raisās, bet tu minēji gara nodaļa, 3 gadi. Es pieļauju, es, protams, saprotu, ka tur var būt dažādas lietas, bet es pieļauju, ka klausītāji daudz nezinu, kāpēc vai tiešām adopcijas process ir 3 gadi un kāpēc tas ir bijis tik bailīgs, kā tu to aprakstīji. Vai tu vari nedaudz atskatīties un pastāstīt par to vēsturi un kāpēc? Tādas nopūtas. Es domāju, varbūt, kad ir jāiet pat vēl tālāk uz pagātni, kā jūs tam lēmumam nonācāt un par to stāstu aiz šī lēmuma. Bet kā tu pati jūti, kur tu gribi sākt? Es varu dažādi, bet, ja jautājums, kā saka, ir uz galda, tad ķersimies pie šī. Tāpēc, ka mēs negājām tādu normālu, pieklājīgu un mierīgu adopcijas ceļu, kā sagaidot savu adoptētāju rindu. Mēs bijām tik, es gribētu teikt, drosmīgi, un dzīve bija tik tāda, ka mēs iepazinām savu meitiņu tad, kad viņai tika meklēta aizbildņi. Un tas nozīmē, ka viņa nebija juridiski brīva, lai taptu adoptēta, bet viņa nevarēja vairs palikt audžu ģimenē, kurā viņa dzīvoja. Un, lai bērns atkal netiktu, viņa jau tajā brīdī bija nomainījusi 1,5 gada vecumā, viņa jau bija bijusi bioloģiskajā ģimenē, pie audžu ģimenē, atkal bioloģiskajā ģimenē, atkal audžu ģimenē. Un, protams, ka audžumātei saprotot, ka viņa vairs nevar. Un zinot, domājot, ka bioloģiskiem vecākiem tiks atņemtas aizgādības tiesības jau, jo nāca tas likumā paredzētais termiņš, kad ir jāizdara bāriņtiesai šis lēmums, un zinot, ka tas tūlīt būs, bet bērns nevar palikt viņas audžu ģimenē ilgāk, viņa meklēja aizbildņus, kas būtu gatavi no vienas puses tad, ja bērnu varētu atgriezt bioloģiskā ģimenē, būt kā tāda pagaidus osta, kur bērnam ir droši un labi un par viņu rūpējas un gādā. Un no otras puses, ja nav iespējams atgriezt, tad kas būtu gatavi adoptēt un bērns nenonāktu atkal vēl un nenomainīt jau 5., 6. un 7. reizi ģimeni, kurā dzīvo. Un sākumā, tā kā tiešām tas termiņš tuvojās un likumā paredzētais un bāriņtiesu rokas grāmatās ar sarkanu rāmīti apvilktais līdz gadam, kad ir jāizvērtē, tiešām jau bija ļoti uz sliekšņa. Un tā kā bāriņtiesa un sociālais dienests visu laiku teica, tur nav kur atgriezt un kad tā kā diezgan bezcerīga tā situācija. Un tad mēs arī uzņēmāmies ar to, kā jau es teicu, ar to procentu, ar to iespēju, ka iespējams, ka bērns nepaliks mūsu ģimenē. Bet pienāca un pagāja tas gads likumā paredzētais, un bāriņtiesa pagarināja šo termiņu, un pēc tam pagarināja vēlreiz, un pēc tam atcēla sēdi pēc sēdes dažādu iemeslu dēļ. Un tā
Te nu, pēc 3 gadiem mēs tiekamies, un process ir noslēdzies pēc 3 gadiem. Un, jā, šos 3 gadus mēs bijām, nepilnus 3 gadus. Jo no sākuma ir, protams, iepazīšanās periods, un tad tikai oficiālais aizbildņu status, kad pāriņties ir pārliecinājusies par to, ka mums tiešām ir kontakts ar bērnu un ka mēs esam atbilstoši ģimeni. Jā, bet tas bija diezgan skarbi. Jūs tā diezgan riskējāt. Jā. 3 apstiprinoši, jā. Jā, es esmu sapratusi, ka mēs ar vīru esam tādi, kas jādara. Un mūs vada tā pārliecība, ka ja kaut kas atbilst mūsu priekšstatiem par to, kā ir labi, ja atbilst mūsu vērtībām, ja atbilst tam, kā darīt labi cilvēki, un kas mums ir svarīgi, tad mums ir tā pārliecība, ka mēs izdarīsim, kā pārvarēsim, izcīnīsim, kas mēs kaut kādi vārguļi. Mums ir viss tam, mēs pilnīgi esam gatavi dažādām lietām, un kur cilvēki saprātīgāki varbūt un mierīgāki tā domā un saliek tabulās, un tad mēs ejam ar to, ka, ja jādara, izdarīsim. Bet jādara kas tā kā, ja būs jāatgriež vai ja būs jāšķirās no bērna, tad jūs tam tiksiet pāri, vai kad darīsiet visu iespējamo tā kā, lai kā, tad jūs bijāt gatavi abiem scenārijiem. Jā, un tas mainījās, jo, protams, godīgi sakot, mēs bijām diezgan nesagatavoti tam scenārijam, ka vajadzētu atgriezt bioloģiskajā ģimenē, jo, kā jau es teicu, gan audžu māte, gan sociālais dienas, gan bāriņtiesa, ļoti bija ar to, te nav kur atgriezt, un, kad tas ir vienkārši lēmuma jautājums, bet nonākot līdz šim lēmumam, tad kā uzmet kūleni. Bet bijām gatavi arī tam, un it īpaši sākotnēji, kad tu vēl nezini, kāda ir tā situācija, un pirms mēs tā pamatīgāk iepazināmies gan ar lietas materiāliem, gan arī ar to esošo situāciju. Protams, ka neviens negrib būt kaut kāds briesmonis, kurš nāk un atņem bioloģiskiem vecākiem bērnu. Tas nav stāsts par to. Bet jo vairāk tu saproti, ko tie cilvēki spēj vai nespēj, un kas ir gribēšana, un kas ir darīšana, un cik ļoti tas var nesakrist, jo vairāk tie svaru kausi nosliecās tiešām uz to, ka ir jācīnās par to, lai bērnam būtu stabila un droša ģimene. Un nebūtu tā atkārtotā traumatizācija, jo nezinu, kā bāriņtiesai, bet mums diezgan ātri kļuva skaidrs, ka ja bērnu atgriezt ģimenē, tas būtu laika jautājums, lai jau 3. reizi izņemtu viņu. Un ja 2 iespējas cilvēkiem ir dotas, un arī tās turpmākās darbības un attieksme bija kā bija, tad jā. Es pareizi saprotu, jums ir bijis kontakts ar jūsu meitas bioloģisko ģimeni, vai ne? Jūs bijāt, es negribu teikt spiesti, bet jūs tikāties. Jā, ar māti mēs tikāmies. Un es ticu, ka viņi tiešām mīl mūsu meitu un savu meitu. Bet tas bija ļoti smagi dažādu iemeslu dēļ tikties. No vienas puses, jo tiešām ir žēl. Mēs esam empātiski cilvēki un bija arī ļoti... Es gribēju teikt atklātas un sirsnīgas sarunas starp mums, bet vairāk kārt bija tā, ka pēc tādām atklātām un sirsnīgām sarunām tas tiek pavērsts kaut kā ļoti nesmuki pret mums. Un tā sajūta, ka tu esi pastieps roku un tev te iespļauj tajā rokā. Un tad, protams, tas rūgtums te paliek. Un ļoti neparasti bija arī novērot attiecības, jo, protams, bet šajā gadījumā arī mūsu
meitiņas māte ir piedzīvojusi, viņas dzīve ir bijusi ļoti grūta, un tas ir redzams tajā, kā veido attiecības un kā spēj būt ar bērnu, un tad, jā, tas ir kaut kas, pie kā mēs neesam un nebijām pieraduši, un jā, redzēt arī, ka mazs bērns, kam ir 2-3 gadi uzņems tā kā pieaugušā lomu kādās attiecībās, tas arī bija tā. Un arī redzēt, kā, jo lielākoties mūsu meita māti uztvēra kā, jā, viņa meitiņa vispār ir tāda ļoti atvērta, ļoti sabiedriska, ļoti dzīvespriecīga un tāda ļoti uz kontaktu iet, un viņai visi ir draugi, un tā. Īpaši sākumā, iespējams, ka tur arī ir piesaists jautājumi, cik bieži ir mainījušās piesaists personas, un ka ir tā visiem jābūt atvērtam un patīkamam un priecīgam, lai tevi pieņemtu un par tevi parūpētos, iespējams, bet arī ir tas tāds temperaments ļoti atvērts un dzīvespriecīgs un pozitīvi noskaņots. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs gājām ārā no telpas, tad bērns raudāja, ja viņu negribēja, lai māte viņu ņem rokās, un pēc tam bija gan tādas, manuprāt, psihosomatiskas, tīri uz ķermeniskas izpausmes, stresa, un arī pirms tam, un arī tā neizpratnē, jo ļoti bieži tikšanās tika atceltas, un kas, protams, ir liela neērtība mums, bet bērnam, tādam 2-gadniekam, 3-gadniekam paskaidrot, kāpēc mēs vakarā teicām, ka brauksim uz tikšanos, un no rīta sakam, ka hei, tomēr nebrauksim. Un tas arī bija tā, negluži, ka viņi pārdzīvotu, bet, tas tomēr izsit to īpaši posmā, ka tur centies radīt bērnam pēc iespējas lielāku rutīnu un drošības un paredzamības sajūtu, un tas katru reizi tā izšūpo. Jā, tā kā, jā. Un tā saskaršana nevienmēr, tā kā tieši starp mums, pret mums bija tāda draudzīga un patīkama, ko es saprotu, jo, protams, kad ir arī viegli vainot bērnu, ģimeni, kas uzņem bērnu, tajā, ka bērns vairs nav tavā ģimenē, un, protams, ka ir skumji un bailīgi un dusmīgi, un kaut kur tās skumjas bailes un dusmas ir jādod, tā kā jāatstāj un jāliek. Bet, nav patīkami, ja tu esi tas cilvēks. Kam to dod? Jā, kam to dod. Zini, jūsu pieredze, teiktu, viņa tāda diezgan netipiska, tā varētu teikt. Tātad jūs esat adoptētāji, kuri skaidri zina un pazīst savu bērna bioloģisko mammu. Jums ir bijis kontakts arī jūsu bērnam. Un tātad ir bijis regulārs kaut kāds kontakts arī ar to mammu procesā. Un kā ir tagad? Es nezinu, vai kā to pateikt. Mēs esam visu laiku bijuši atklāti ar meitiņu. Mēs arī stāstam, ka tu piedzimi viņai. Viņu pēc vārda sauc. Nekad nav saukusi manā klātbūtnē par mammu. Vai vispār tā pieminējusi, bet jā, ka tu piedzimi viņai. Un arī mēs bioloģiskā tēva vārdu sakam, kad piedzima viņa ģimenē, un kad viņi, diemžēl, nevarēja par tevi parūpēties, un tad par tevi parūpējās, sakot, auģa mammas vārdu, kamēr mēs satikāmies. Līdz mēs satikāmies, un tagad mēs visu laiku būsim kopā. Jā, un mums ir arī fotogrāfijas, un mēs palūdzām, un viņa mums arī atsūtīja fotogrāfijas, un lai mēs varam parādīt, un mēs tā neslēpjam un esam atklāti un atvērti uz to. Un kā meitiņa, kā tev šķiet no malas, cik viņai tagad ir 4? 4,5. Jā, kā viņa tā kā to savā prātā ir salikusi kaut kā, viņa ir kaut kāds skaidrojums, viņa tev šķiet, ka viņa ir tā kā mierā ar to, vai? Man šķiet, ka viņa domā, ka visiem bērniem tā ir. Jā, arī variants. Jā, jo mēs arī tā morāli atbalstam vairākus arī aizbildņus, un esam tikušies, un tad esam viņas klātbūtnē runājuši, ka tas un tas brauks pakaļ bērniņam, un esam viņai to stāstījuši, un tad viņai ļoti patīk izspēlēt, un tad viņa arī, un kad mēs runājam, kā bērni vispār rodās, tad viņai vienu brīdi bija tā vīzija, kad bērni piedzimst, un tad viņi guļ
zālē, es nezinu, kāpēc zālē, un gaida, kad viņu vecāki atbrauks viņiem pakaļ. Nu tā. Jā, bet tagad viņa ļoti skaidri, nu viņai tā viņa arī saka, ka es piedzimu tam, un viņa par mani nevarēja parūpēties, un tagad es esmu ar mammu un tēti. Un tas viņai ir tāds, vispār nav jautājums, arī grāmatiņas ir tur par lācīšiem, sedziņu lāčiem, un tad tā vieglāk paskaidrot, ka auģa mamma bija, redz, tā kā auģa mamma bija kā, un tur bīno ir tāds lācīts, kas ir auģa lācis. Jā, auģa lācis. Jā. Angļu valodā, bet es adaptēju pati. Blanket bears. Blanket bears. Okay. Un tad arī mēs auģumām dažreiz esam par auģu lāci, bet tad viņai tā veidojas vieglāk tā izpratne. Un tagad, kad ir tāds akts, kad viņa jau tā vairāk pieaugusi un aktuālāks, kas kā bērni rodas, un tad mēs arī runājam, ka vēderātu bija viņai, un tad tagad mēs esam ģimene. Un tas šķiet tā pilnīgi pašsaprotami. Jā, vai jūs esat, šobrīd izklausās, jā, viņi to pieņēmusi, jums ir sava versija, kā jūs to stāstat. Protams, bērnam ir arī atmiņas un pieredze ar bioloģisko mammu, bet kā jūs esat domājuši par to, ka viņai būs, 7, 8, 9 un 11, tad tā izpratne visticamākais varētu mainīties. Vai jums ir kaut kāds, rīcības plāni, vai jūs esat domājuši, ko mēs darīsim? Jā, meita teiks, es gribu tur satikt, vai kā? Ņemot vērā sociālos mēdījus un cik viegli. Es domāju, ka tā vēlme var rasties no abām pusēm, jo, tā kā tu teici, ir netipiski arī tas, ka bioloģiskie vecāki arī zina mūs. Jā, un zina arī mūs un zina arī mūsu dzīves vietu, kas ir, manuprāt, nolaidība. Tas nebija jūsu lēmums? Tas nebija mūsu lēmums, pateikt dzīves vietu. Bet tā vēlme varētu būt no dažādām pusēm. Mēs to saprotam un rēķinamies. Un tas, ko mēs ceram, ka gan no bioloģiskās mammas puses, ja viņa vēlētos satikties, ka viņa sazinātos ar mums, nevis uzrastos. Jo mēs esam empātiski un saprotoši, bet mēs ļoti arī esam sapratuši, ka ir ļoti jāsargā savas ģimenes robežas, un tas nebūtu tā kā galīgi ok. Un es noteikti nesmaidītu un nemātu, ja viņi vienkārši ierastos piemēram, bērnam uz skolu. Bet domājot arī par meitiņu, protams, jebkuram cilvēkam ir vēlmes zināt, no kurienes man deguns un no kurienes man temperaments un kā izskatījās mani vecāki, kas man radījuši. Un tas ir pilnīgi pašsaprotami. Un, tāpēc mēs esam atvērti. Mēs arī dzīves grāmatiņu esam sagatavojuši, kur viņa var, lai tā tēma būtu vienmēr atvērta un lai mēs vienmēr par to varam runāt. Un nevis tikai tā, ka kaut kur zem gultas ir kaste, kurā ir lietas no tā tava noslēpumainā dzīves posma, ko tad, kad vecāki nav mājās, tu vari parakāties. Bet tā, lai turpat, kur ir albumi, tad, kad tev ir 2, 3, 4, 7, 12 gadi, tur ir arī albumi no tad, kad tev bija 1 gadiņš un tad, kad tu biji bēbīts. Un tā kā mēs tagad skatāmies bildes, lai arī bērnam ir tā iespēja pieiet un būt. Bet, jāsaka, ka atmiņas par to posmu nav, jo viņu jau pusgada vecumā aizņēma no ģimenes un tad atgriez, tad, kad viņai bija gadiņš un tad vēl pāris mēnešus. Un ja no dzīves pie auģu mammas ir vēl kaut kādas ainiņas tā kā saglabājušās, un mēs arī mēdzam tikties, tad, no dzīves bioloģiski ģimenē vispār nav, par bioloģisko tēvu, tā kā necik, un par bioloģisko māti, tikai vārds, un arī dažkārt, ir bijis, ka viņa, tā kā saka, kā viņu sauca, ar tādu kontekstu, ka mēs kaut ko esam darījuši, bet vairāk tās atmiņas ir par atbalsta centra tilts telpām vai rotaļlietām, un tad, tā kā runājot, atceries, tur bija tā mantiņa, man ļoti patīk tā, atceries tad, kad mēs tikāmies ar to un to. Un tā kā tās atmiņas tiešām nav kā par, bet, iespējams, tās radīsies tad, kad ir vairāk tādā apziņa un jāspēja izteikt vārdos, iespējams, ka tas mainīsies, bet tāds ļoti stingrs
plāns. Nu, vienīgais tas, ka mēs gribam, lai šī tēma ir tā tēma, par ko mēs ģimenē runājam, un tad, ar viņu sazinās izcelsmes ģimene, lai viņai ir tāds mammu tēti, Jā, ko daram. jā. Un ja ir jāved, mēs esam gatavi vest. Tas, nav jautājums. Un kā tu teici, kā tu teici sākumā, jūs esat tādi azartiski, nē, tu neteici traki, bet jūs esat gatavi. Nu, tā, Mēs visam gatavi, vienmēr gatavi kā arī tādai jaunieši. situācijai varētu būt gatavi un tā. Jā. Jo man šķiet, ka tas ir jābūt gatavam, jo ja kādreiz tā tikšanās prasītu to, ka tev ir jāzina adrese, jādabūna transporta līdzeklis, jāizbrauc, jāvelta diena, kas ir cilvēkam, tas ir daudz prasīts. Bet šajā gadījumā, kad ir vienkārši tā kā jāuzraksta TikTokā vai kas to lai zina, kas būs pēc tiem 10 gadiem, sociālajā mēdījā tā kā, hei, es esmu tava mamma, tad, manuprāt, ir ļoti naivi un muļķīgi domāt, ka tas brīdis nepienāks. Izklausās, jūs esat sagatavoti. Vismaz tā morāli, tā kā pieņemat to. Nekad jau nevar zināt. Protams, ka jūs pieļaujat to iespēju, un es domāju, ja jau mēs prātā tā kā to pieļaujam, kaut kā izspēlējam to scenārijas, kaut kādā mērā jau mēs tā kā sagatavojamies tam iespējamam notikumam, un es ievieš no savas pieredzes arī zinu, ka tā, ka mums meitai uzradās bioloģiskie vecāki, tas bija kā no skaidrām debesīm, mēs nebijām sagatavoti. Mēs neko par to nezinājām, un tas bija šoks, bet ja tu domāji, ja tu tā kā tam briesti un izspēlē tos variantus un pieļauj to iespēju, es tā domāju, ka varētu būt gatavāks. Tā, nekā, kad ir tiešām pilnīgs pārsteigums. Madara, mēs varam bišķi patīt apakaļ tā kā uz to pašu, neiesim vēl uz pirmsmeitiņas laikiem, tur, bet tā, ka jūs vedāt viņu mājās, es tā pieļauju, bija tā diena, kad jūs viņu vedāt pie sevis kā aizbildņi, vai tu atceries tās sajūtas, kā tas bija, un es nezinu, vai tas, zinot jūsu reproduktīvās traumas pieredzi un visu to pagātni, un es ļaušu tev pašai par to runāt un stāstīt, kāds bija šis mirklis vest meitiņu mājās? Tā kā no citas planētas. Tiešām tāds grūti aptverams un tāds mulsinoši priecīgs, bet tā sajūta kā, ko tagad darīt, kā būt, ko vispār darīt un atvedāt bērnu ar mašīnu uz mājām. Un tad izkrāvām viņu. Izvilkām no kombinzona. Jā, un kas bija tad? Laime un medus mēnesis? Nē, laikam apjukums un tāds, kad es iedomājos, nezinu, varbūt, kad tu sagaidi kādu ārzemju radu, ar ko tu ļoti esi gaidījis un ļoti cerējis satikt, un tagad viņš atbrauc tur no Austrālijas, ir ieradies. Tev ir tādi, ja? Man ir no Kanādas, un es atceros 90. vairāk tos. Man šķiet, tagad tas laikam ir citādāk, bet es atceros tā sajūtu kā bērnam 90. un kā visa māja gatavojās tam, un tas ir gaisā, tas tā kā pirms Ziemassvētkiem. Tā sajūta, un tad tie viesi atbrauc, un tad tu esi, un tad tu, tas mazais cilvēks, viņš tā kā ir, un dara tā pusotra gadnieka, nepilni 2 gadi. Dara tās savas lietas, kas nav baigi, tā kā bērns, kā bērns. Jā. No vienas puses tas nav zīdainīts, kurš vienkārši guļ un izskatās piemīlīgi, bet viņš jau šiverē un meklē tur kā, nezinu, atrast kaut ko, suņu barību apēst vai kaut ko, vai noripot pa kāpu. Tā kā tev ir jābūt fokusā uz to izdzīvošanas un dzīvošanas aspektu, un jābaro, un jāmazgā dibens, un jāmēd pamperi, un jāmazgā mute, bet tas bija tik dīvaini, jo tas ir tā kā, šis ir mūsu bērns, bet viņš ir svešinieks. Kā ar to? Zini, es iedomājos, tagad tā man ienāca prātā, kas tā kā sarunātajās laulībās. Aha. Ka tu zini, ka mēs tagad būsim kopā, mēs būsim ģimene, bet es tevi nepazīstu. Varbūt, jā. Tā kā tas savesti. Un jā. Tagad dzīvojiet. Jā, un tagad dzīvojiet. Un tas bija, tā kā superjocīgi. Jā. Jo es esmu tāda, es neesmu romantiķe, varbūt tā neizskatās pēc manām bantēm un gradzeniem un tā. Man patīk, tāds, tā kā
ikdienas romantisms un baudīt brīžus, un lai viss ir skaisti un smuki un kārtīgi. Bet es neesmu tāda emocionālā romantiķa, arī attiecībās ar vīru. Mēs bijām kolēģi, tad mēs bijām draugi. Tas arī bija ilgs process. Bijām draugi, un tad tā kā vairāk draugi, un tad es sapratu, ka es viņu mīlu, un tā. Un tagad mīlu bezgalīgi. Un arī es īsti, iespējams, ka ir cilvēki, kur ir tādi emocionālāk uz šo atvērti, un kas tā spēja tā iemīlēt un iemīlēties uzreiz, bet es tāda neesmu. Un arī ar bērniņu. Man šķiet, ka ļoti nepamatoti būtu cerēt, ka tu ieraugi bērnu un tev uzreiz ir tāda mīlestība. Jo kāpēc, lai tā būtu? Tad jau jebkuru radinieku bērnu vai bērnu uz ielu ieraugot, tev būtu ak, Dievs, es viņu mīlu un man viņš jāņem uz mājām. Un, jo te nestrādā tie hormoni, kas lielākoties strādā, ja bērns piedzimst. Tad jau tur viss tā kā daba ir sakārtojas, lai nostātos uz diedziņu, un jūs visi viens otru uzreiz iemīlētu. Bet arī tā. Un tā ir, es saku lielākoties nevienmēr. Tieši tā. Un tas nav vienmēr, un tas nav tā kā apsolīts. Jā. Un tāpēc man bija no vienas puses diezgan ok. Man bija tā kā skaidrs, kāpēc, lai mēs te pēkšņi viens otru tur šausmīgi mīlētu. Mums ir jāveido attiecības. Un kā tu veidoji tās attiecības ar pusotru gadnieku? Centos būt foršs cilvēks. Dzīvot. Jā, vienkārši dzīvojot. Un, tā no tā psiholoģiskā viedokļa jau attiecības un piesaiste veidojas apmierinot vajadzības. Un, protams, ka pusotru gadniekam ir daudz vajadzību. Ļoti. Jā, tā kā spēj tik apmierināt tas materiāls, kur tu vari dibināt tās attiecības, tev tiek vienkārši uzbērts virsū ar kaudzi. Un mēs varam pēc tam parunāt, kā ar to vispār kaut kā tikt galā, bet tās iespējas jau ir dotas. Bet mēs abi ar vīru arī esam uz attiecībām tādi virzīti cilvēki, un es gan esmu ļoti diezgan individualistiska un introverta, ko arī tāpat varbūt nevar kā par to romantismu. Pilnīgi pretējs iespējas. Bet dziļi sirsniņā. Un, bet tā ģimenes pieredze un attiecība pieredze, kas mums ir ļoti stipra un stabila no, piemēram, manas izcelsmes ģimenes, ka es caur piemēru zinu, kā ir jāmīl bērns un kā ir jārūpējas un kāds vecāks es gribu būt. Pastāsti nedaudz vairāk. Man liekas, daudziem varbūt nav tāda pieredze, un tad ir tas jautājums, bet es nezinu, kā mīlēt. Kādus vecāks es gribu būt, es nezinu. Tu izklausās, ka tu ļoti skaidri zināji. Vai tu tā vari īsumā ieskatīt? Es ļoti skaidri zināju, un tad atapos ar seju sūdos. Jo es nebiju tāds vecāks, kā es biju iedomājies. Kas bija nepareizi, Madara? Ko tu nevarēji izdarīt? Ko nevarēju izdarīt? Viena lieta, kas man bija ļoti grūti, bija būt vienkārši mājās ar bērnu. Tā kā sēdēt mājās ar bērnu. Ak, Dievs, es uz visu esmu gatava. Tā kā ir daudz darbi, ko cilvēki neizvēlētos, ko es izvēlētos, lai nebūtu jāsēž mājās. Bet kāpēc, Madara? Tu taču tik ilgi vēlējies bērnu. Jā. Es tagad tāda balss. Sēdošs trigeris. Jā, un es gribu, lai cilvēki šo dzird, jo tas ir tas, kas arī sēž. Tur sēž tas melnais tēls tavā galvā, kurš tās tā kā tu tik ilgi to gribēji, un tāpēc droši vien tev nebija, jo tā kā visums Dievs vai liktenis vai kaut kas zināja, ka tu ar to netiksi galā un ka tu nebūsi gana laba māma un ka patiesībā tas nebūs tik labi un ka tu neesi pelnījis un ka tev nepienākas. Un, tā kā, tas skanēja galvā. Viss skanēja galvā. Un es domāju, ka man jābija vai kaut kā adaptācijas traucējumi vai depresīvu simptomu pilnīgi tā kā. Jā, klausītāji, neliela iestarpinājums. Madara studē psiholoģiju, tad ir ļoti gudras, viedas lietas un tāds jau profesionāli viedoklis. Lūdzu. Jā, bet nekas nebija diagnosticēts un nekāda pašdiagnostika nedarbojos, bet slikti bija tā kā ļoti. Tā kā tiešām zemākais punkts manā dzīvē sasniedzot. Kurā brīdī? Tad, kad mēs uzņēmām meitiņu ģimenē pirmo, es teiktu, pusgadu. Okay.
Jo, jā, ar ko es netiku galā. Nu, viens ir tas, ka es esmu mājās, un es esmu tāda cilvēks, kas, ja man ir emocijas, man ir grūti viņās būt. Es meklēju risinājumus, es pieņemu lēmumus, es rīkojos, es darbojos, kas pilnīgi nav iespējams šajā situācijā, jo tās lietas ir atkarīgas no bāriņa. Atliek tikai izciest un iziet tam cauri un būt ar tām savām emocijām. Un vēl pie tam esot visu laiku ar bērnu, kad mēs pazīmējam, mēs uztaisam pusdienas, pēdam pusdienas, nomainam pamperu, skaties, cik laiks ir līdz vakara vannai, un to visu mēģina tā kā iesaistīt, bet tā ir manām smadzenēm un manai būtībai tā bija tik intensīva garlaicība, ka man šķita, ka man uzsprāgst galva, jo manī nav tā miera, lai es spētu vienkārši tā kā būt. Un vienīgais uzdevums, ko es dienas beigās varu uzrakstīt, kad stiprināju attiecības ar bērnu un parūpējos par viņa labklājīgu izdzīvošanu, un ka man šķistu, ka tas ir gana, un kad man nav tas tā kā to-do lists salikts. Un plus vēl visam tam tu neesi ne tur izmaskājis drēbes, ne sakārtojis māju, ne saģērbies, un viss jau no vecāku tas tā padarīšana, jā, bet tikai ar toddleri, nevis ar zīdaini, kas ir tā kā cits, cita, es nevaru salīdzināt, jo man nav bijis zīdainis, bet tomēr, jā, cits, tas viens un otrs, ka, jā, tā saskaršanās ar to, kāds vecāks tu domāji, ka tu būsi un kāds tu patiesībā esi. Un tās kontrasts lielākais bija tajā, ka es biju domājis, ka es pirmkārt vairāk to izbaudīšu, ka man nebūs tā kā vienkārši daram kaut ko, kaut kam ir jānotiek, man ir kaut kā jānodarbina savas smadzenes, un es nevaru, ka viņas tā kā tikai jā, tu vēl apaļus, tev gandrīz sanāk. Tas, kas ir pilnīgi citādāk tagad, kad ir 4-gadnieks, ar kuru es varu runāt tā kā stundām par jebko, mēs varam zīmēt un sarunāt, jokoties, sarunāties, tā ir vienkārši bauda, mēs tā kā lasam, jau māk lasīt un rakstīt un lomspēles, un tas viss ir, tā kā pilnīgi kaut kas cits nekā tā kā, jā, bērniņi, cik jauki, ka es nezinu, ko viņš dara bergraudas vai visu īstam, ko tu esi nolēmis, ka tā būs sensorā rotaļa, un tas tā. Jā, tas viens, ka es nebiju tik mierīga, un neesmu. Es neesmu. Tagad ir 4-gadnieki, varbūt tu citādāk varētu būt mājā. Nē. Tad tas nav par vecumu posmu. Jā, bet arī viņas temperaments ir tāds, ka, ja mēs, piemēram, slimo un paliek mājās, tad mēs visi tā kā, vienkārši uzvelkamies no tā. Ja kaut ko daram, tad nē, bet ja ir tā kā esam mājās. Jā, tas tāds miežs, es nezinu, kāpēc es domāju, es pēc būtības esmu tāds ašs cilvēks, un es nezinu, kāpēc es biju iedomājusies, ka ar bērnu es būšu tā kā kaut kāda zefīriņš, tāda maiga un lēna un mīlīga. Un kāpēc? Kāpēc, lai pēkšņi kaut kas mainītos? Jā, kaut kas tāds. Tā, un kamēr es sapratu, ka es varu būt tas, kas es esmu, bet vienkārši, tagad man ir bērns, un es esmu māma, un es esmu laba māma arī tad, ja es esmu es. Nevis kaut kāds tur pūkainais pasaku tēls, kurš apgaroti cep pankūks un viegli ķiķina, kad bērns izskais mildes pa visu. Kur tu šitais sastīs Instagramā? Instagramā un savās fantāzijās. Un saulēnējās bērnības atmiņās pirms pieķēru. Bet tad tev bija tāda bērnība? Zin kā, man bija tāda vīzija par manu bērnību, bet tad pastarādājot ar terapeitu. Un man bija rīktīgi forši. Vienkārši man vecāki mežonīgi viņas mīl, un viņi ir superīgi un tā. Bet es biju kaut kādu tā kā rozā migliņu, man šķiet, uzlikusi, virsū par tādu, tieši par to iecietību un tādu mieru un tā. Un tagad patinot atpakaļ man nav tādu baigo kaut kādu Pierādījumu, jā. Mums bija rīktīgi forši, mums bija smieklīgi, mēs daudz tā kā bijām kopā, mums ir ļoti liela vēl joprojām kopības sajūta, mums ļoti patīk būt kopā. Tā kā mēs ar manu vīru labprātāk tur satiekamies maniem vecākiem nekā ar draugiem un biežāk.
Un tas viss ir, un mums ir ļoti, ļoti tāda ģimenes un tā pleca un tā atbalsta un paļaušanās sajūta, bet tas nav, tagad es saprotu, ka tas nav nācis caur tādu pūkainu mieru, bet tas ir nācis caur to spēku un to mugurkaulu visos iesaistītajos. Kad tu zini, nu, ka tev ir tas temperamentīgais māmuķītis, kurš tev aizstāvēs, ja vajadzēs, un kurš arī tev ieliks rāmjos, ja vajadzēs. Tāds līdzsvars ir bijis. Bet, Klau, nedaudz vēl par to mammas identitāti. Nu, tad, kurā tu esi piefiksējis, kurā brīdī tu piedzimi par mammu? Vai tas ir process tavā gadījumā, vai tu saproti, nezinu, tas ir gads, pusotrs gads vai kā? Jo, man liekas, ir daudz tādu mīti un maldi par šo sajūtu, kā ir jājūtās sievietei, kad viņa vai nu piedzemdē bērnu, vai ka tu esi ilgi gadiem gaidījusi un vēlēsies, un kad tu saņēmi, vai tiešām tā nav podziņa, kas vienkārši, kuru tā nospiežot, visas sajūtas, kvalitātes, vienkārši kā no pārpilnības raga. Zinu, kā nevaru tagad sasaistīties ar kaut kādām citām pieredzēm iepriekšējā dzīvē vai kaut kādā astrālajā telpā, tāpēc man nav īsti ar ko salīdzināt, bet vēl joprojām laikam šī bija pirmā māmiņa diena. Un arī tāda, tā kā bišķiņa saduļķota, es nezinu, kā ir jājūtas mamām. Tā kā tādām, kam ir un ir tās sievietes, kas kā to pirmo tā kā saka, kad tu jautā, kas es esmu, kas tu esi, vai ko tu dari, kas es esmu mamma. Un ka tā ir tā identitātes lielākā daļa. Un es pieļauju, ka man iespējams nekad tā nebūs identitātes lielākā daļa. Bet es nezinu, vai arī tiem visiem, kas to tā saka, vai tas ir kaut kas, kas mums ir. Tad, kad tev ir bērns, vai tev ir tas tā kā jāuzliek, ka es esmu mamma. Kas ir tas pirmais, ko tu saki? Kas tu esi? Es tev gribēju sākotnēji prasīt Madara. Iepazīstini sevi, kas tu esi? Nākot šeit es arī domāju. Lūdzu, pastāsti, kas tu esi? Mana mamma teiktu, debišķīga gaismas būtne. Brīnišķīgi. Es uzrakstīšu virsrakstā. Intervija ar debišķīgu gaismas būtni. Bet man ir uzreiz tādi... caur ko es daru, bet to es arī esmu sapratusi vispār par sevi domājot un gan individuālajā terapijā ejot, gan arī sākot darboties, nedaudz atbalstot cilvēks arī psihoemocionāli. Es saprotu, ka tā ir īstenībā man tāda grūtība saskatīt sevi kā sevi, nevis caur ko es daru. Jo tad, ja man jautā, tā ir Madara, kas tu esi, un tad man ir radošā tekstu autore, topošā psiholoģe, mamma, atbalsta grupu vadītājs sievietēm, kas piedzīvo neauglību. Ko es daru, kāds ir mans pienesums pasaulē? Sieva tur? Tas ir paši. Tur ir, tur nav tas pakārtojums, jo tur mēs esam līdzvērtīgi partneri. Un tā nav, to es laikam neuztveru kā kaut ko es daru, bet varbūt tajā vairāk ir tas, kā es esmu, jo tur es varu vienkārši būt. Un tā kā arī, tā mātes loma, es viņu neuztveru tā kā, jo tad man šķiet, ka tad man būtu jāuzskait tā kā meita, sieva, māte. Jo tas ir par attiecībām, un tas ir no vienas puses tik pašsaprotami, ka man nešķiet, ka tas būtu jāuzsver, jo tas nav kaut kas tāds, kā es... un ja es nesaku, ka es esmu māte vai es neesmu māte, es tāpat esmu. Ja es nepasaku, ka es esmu meita, es tāpat esmu piedzimusi un izaudzināta. Tā kā man šķiet, kaut kā dīvā, sevi. Tāpēc es nezinu, kā jūtas citi, bet man tas šķiet, tik pašsaprotami, ka, un no otras puses es nezinu, vai tas rāmīts, lai man, kādam būtu jābūt tai sajūtai, lai tas pirmais, kad es sevi raksturotu, es teiktu māte. Varbūt tas ir saistīts ar to, ko mēs darām un kam mēs visvairāk laiku veltam un vēlamies veltīt laiku. Es nezinu. Beidz. Ko tu saki, es negribu savam bērnam veltīt laiku? Tu teici, ka tu gribēji bēgt no mājām. Es gribēju ātri mukt un labi slēpties. Ātri mukt un labi slēpties. Jo zini kā? Jā, es pieļauju. Ja tu tiešām tā kā esi, ka tas ir tas, ko tu dari, es piekrītu, tā noteikti arī ir.
ja tas ir tas, ar ko tu identificējies, un tas ir, tas, Tas ko ir tu slikti ieguldījies. identificēties ar to, ko Nē, es tev... Jo es tev pastāstīšu, nezinu. šī saruna ir par tevi, bet es gribu tavu Jā. viedokli dzirdēt. Vienkārši, mums vairāk kā gadu jau arī tagad ģimenei bērniņš, 2,5 gadi, un man ir milzīga identitātes krīze, tas ir dzīvē atnesis, ja? Un viens no lielākajiem izaicinājumiem tas, ka nav daudz domu, nav daudz laika garām domām. Es biju radusi procesēt, domāt, analizēt, lasīt, un tagad manas domas ir 5-10 sekundes līdz brīdim, kamēr mani kāds pasauc. Un mirklis, kad es domāju, tas ir, kad es esmu pie masiera vai pie kosmetologa, kad vienkārši, es nevaru runāt, un tad es iekrītu tādā dziļā, tādā okeāna dziļumā, kur ir domas. Un tad es viņas mēģinu ātri sagrābt. Un viena no tām domām bija, jo es ar drausmīgu vainas apziņu cīnījos par to, ka es arī nejūtos, ka es gribu sēdēt būt mājās. Ja? Es diezgan ātri palaidu mazo dārziņā un tā. Un tad man radās tāda versija. Un pasaka, tu kā topošais psihologs, man ļoti interesē tavs viedoklis. Un es sevi tā nedacinu. Ja tev bērniņš būtu ienācis ģimenē vai piedzimis dabīgā ceļā, laika posmā no 20 līdz 30 gadiem, kad varbūt nav vēl tā profesionālā dzīve izveidojusies, nav vēl kaut kāda tāda, tā kā iekšējā kodola sajūta tik ļoti tāda konkrēta, ja? Tad varbūt tā mātes identitāte nāktu tā dabīgāk un tā kaut kā, nevar to īsto vārdu atrast, bet tad, kad tev ir jau 40 plus, un tu jau esi dēļ arī neauglības pieredzes, esi bijis spiests atrast jaunu identitāti, jo tas, ko tu esi visu laiku gribējis, tu viņu nevari dabūt, to mammas lomu, ja? Un tad ir jāsāk realizēties vai darbā, vai būt brīnišķīgai sievai, vai, es nezinu, draudzenei un ieguldīties attiecībās, ja? Un tur gūst to piepildījumu. Un tad tev 40 plus ar tām tavām stabilajām identitātēm atnāk vēl viena loma, kura nav ar mieru, ka viņa ir 25% no tā laika. Bērns grib 100, ir rauj jumtu nost. Un tu saproti, ka tā kā pagaidi, bet es taču es neesmu tikai mamma. Un tad nāk vainas sajūta, milzīga virsū. Kā tev tas izklausās? Ļoti pazīstami un ļoti loģiski. Ja? Tu domā, tas ir ar vecumu posmu saistīts vai ar to identitāti pirms tam? Vai? Es domāju, gan, jo tas vispār piedzīvojot ilgstošu neauglību, daudzas lietas vairs nav pašsaprotamība, ne identitāte, ne arī mātes loma. Un tas kļūst nevis par kaut ko mēs tā kā, manuprāt, vienkārši ielaižam sevī, tā kā tu teici, jo nebūtu nekādas neauglības pieredzes un 23 gados palikt pēc plāna kāds man bija. Un tā kā tas notiktu tā kā bija paredzēts un tā vienkārši plūstot. Un nebūtu netik cieta tā jau iekšējā identitāte, ne arī tas, ko mēs esam izveidojuši, kāda ir tā mātes identitāte. Kā es jutīšos, kad Jā, jo mēs to esam pulējušas un tā kā to nopulējuši tik, tā kā piku. Ja viņa būtu tā kā čagans sniegs, es vienkārši uzsniegu, un kāda viņa nāk, tāda tu viņu sev paņem. Un tajā neskartajā baltajā lauciņā, kas ir tava identitāte. Bet gadiem ejot, mēs to sniedziņu par to, kādas mēs būsim mātes un ko tas vispār nozīmē, esam tā kā piku taistais, un viņa tāds ledus gabaliņš jau ir. Un tad pienāk tas brīdis, kad tu vari Tā es arī sev klapēju. Es arī. Es domāju, ka tā ir ļoti, es neteiktu, grūtība. Ļoti daudzām sievietēm un ļoti daudziem vīriešiem un ļoti daudziem pāriem un ģimenes sistēmai kā tādai, kad tas nav tas baltais sniedziņš mums. Mēs esam tā kā izbrituši caur tām suņu kakām un tajā baltajā sniedziņā diezgan daudz, kas ir sakrājies. Un arī ne tās lomas, ne tās jaunās identitātes, ne tas mūsu priekšstati, viņi vairs nav tādi pašsaprotami un viegli, un tā kā, kāds nāks, tāds nāks, jo viņš jau ir, noslīpēts. Tur tāds kultūras lāns arī ir baigais. Jā, paldies, ka tu tā, iejūtīgi par šo un tā kā, palīdzēja man tā kā normalizēt to, jo reti ar ko var par to parunāt, jo es nezinu, kā tu esi sastapusies, bet mums, kad bērns ienāk ģimenē pēc tik ilgiem gadiem, kad ir gaidīts un ir sapņots, liekas, ka tev nav tiesība vispār ne par ko čīkstēt.
Nu, tā kā tev nav kauna? Nu, tā kā tu beidzot esi dabūjis to, pēc kā tu esi ilgojies, tev ir iespēja, tu lūdzu realizējies. Bet neviens jau nav atcēlis visus tos negulētās naktis, to grūtumu, to identitātes krīzi, laulības krīzi, nu visu to, bet kam lai to pasaka? Kurš saprot? Tikai savējie. Es jā, paldies Dievam par ģimeni. Es nezinu, vai es vispār kādam kaut kad esmu par šo stāstījusi un runājusi. Nu, varbūt tagad... Nu, tagad tu visiem pastāstīs droši, visi dzirdēs, jā. Tā kā share and like. Jā, zin kā tādā manā introverta vispār stiliņā nevienam nestāstīt. Tu par problēmām nestāsti vai kā, bet tu taču Instagramā tev ir ļoti daudz sekotāju. Nu jā, es saku, tā kā nevienam īstā ne, un tad pāris tūkstošiem tā rekurus paplātītas. Jā, lūdzu. Bet es nezinu, kāpēc es zinu, kāpēc man nav problēma. Pirmkārt, jo es esmu drosmīga, un man ir tāds, ja kaut kas nepatīk, tad lai iet citur. Otrkārt, tāpēc, ka es zinu, un galvenokārt tāpēc, ka es zinu, cik milzīgs ieguvums visiem ir atklātība un tas, ka vienkārši cilvēki ir īsti un viņas pasaka, ka tā kā, jā, un ka, es nezinu, kam īsti iet un teikt, man šķiet, ka es neesmu tāda mamma, kā es domāju, ka es būšu, un man šis ir riktīgi grūti. Nu, terapeitam to var pateikt. Jā, un terapeitam to vajadzētu pateikt. Ejiet pie terapeitiem. Bet kas ir tipiski diezgan, un ko es arī izdarīju, un kas šķiet absolūti stulbi, un kas ir absolūti stulbi, tad, kad bija tas zemākais posms, es pārstāju iet terapijā. Jā? Jā. Man viss ir... Man tas šķiet prātam neaptveram, un, es jau teicu stulbi. Bet, laikam, tad bija tā sajūta, ka visa ir tik daudz, un arī kaut kādi tie man iekšējie priekšstat, ka šis nav nekas tāds, ko var atrisināt, man vienkārši ir jāizcieš. Tā kā nevis tā kā sodot sevi, varbūt arī sodot sevi ar mazo pātadziņu, tā kā tagad ņem un cieti, jo tu tā kā neesi tik tāda, kā tu iedomājies. Bet vairāk tā, kad viss ir tik daudz un būs jau labāk, es vienkārši pieradīšu, es vienkārši tā kā iziešu šim cauri, es pārvarēšu un tā nevajag darīt. Vajag meklēt palīdzību. Noteikti vajag meklēt palīdzību. Un es ļoti no sirds iesaku, ja tas ir saistīts ar neauglības ilgstošu pieredzi, vērsties pie terapeitiem, kam ir šī pieredze, kas zina, par ko viņi runā. Jo tā ir ļoti kompleksa trauma. Un tur ir jāzina, ka tas tiešām nav tā, kad, kā tu teici, nospiež to slēdzīt, un tagad tev ir. Jā, un sapņi piepildās, un tu tā kā balts un nevainīgs ieeja tajā jau. Ir arī tādi, protams, ka tā var būt. Bet, ja tā nav, tad ir svarīgi, ka cilvēks tas, pie kā tu vērsies, saprot, kur ir tā sāls. Un tāpat arī uzņemot bērniņu ģimenē, noteikti es no visas sirds iesaku vērsties pie terapeitiem un psihologiem, kas ir atbalsta centros, kam ir sadarbība ar atbalsta centriem un kas zina to drēbi. Jā. Jo tā ir vēl viena tāds... No amerikāņu filmām mums ir tas priekšstats, ka, kā notiek adopcija. Aizbrauc uz to dzemdību. Brauciet pēc bērniņa, mēs aizbraucam uz dzemdību. Tur mammīte paņem un pāraksta. Viņam labāka dzīve būs pie jums, jūs esat brīnišķīgi vecāki, es to jau zinu. Viņa iedod jums, jūs atceries to filmu, es neesmu šito redzēju. Manā galvā. Tas, kas saliekās kopā, un kad visiem jābūt pateicīgiem, bērnam jābūt pateicīgam, uzņemošajam ģimenei jābūt pateicīgam, bioloģiskam vecākam jābūt pateicīgam, un viņi sēž vienkārši katrs savā frustrācijā, savās bailēs, savā tajā, ka tas nav tā, un neviens no visiem iesaistītajiem nezin, ko ar to darīt. Jā, un tad būt ar cilvēkiem, kas zina, par ko ir tas stāsts, ar citām uzņemošajām ģimenēm. Nekas nav labāks, kā tu parunā, un tu saproti, es esmu normāls. Jā. Es neesmu briesmīgs cilvēks, es neesmu briesmīga māte, šī nav briesmīgākā izvēle, un mēs nebijām super bezatbildīgi un stulbi un, ļauni izdarot šo. Tas ir normālas sajūtas, visiem ir bail, visi vienkārši var atrapties kaut kādos sūdos, un ka tas ir normāli, un pietiek būt normālam cilvēkam un normālam vecākam. Un tā ir vēl viena lieta, ka no vienas puses ir tas, ka šķiet, ka tev ir jājūtas kaut kā, un otrs ir, ka tev ir jābūt kaut kādam. Un arī mūsu pieredzē, ka
ņemot vērā, ka vēl joprojām notika tas process un ir iesaistīti bioloģiskie vecāki un bāriņties, kurai visu laiku bija tā sajūta, ka ir jāpierāda, ka mēs esam perfekti. Mēs esam nevainojami, mēs esam perfekti. Un tāpēc arī jāgaida, lai mēs varam tikties un runāt. Visi pēc burta. Nedod Dievs, es šādi nerunātu, ja vēl nebūtu tiesas lēmuma. Pateikt, ka nebija uzreiz klikšķis mīlestība un viss, vai ka es negribēju palikt mājās. Tiešām, ja man nedos to bērnu, tas taču nav normāli. Iedos kādai normālai sievietei, kur tā kā uzreiz būs aplaimot un steigās tur rišotā šitajā priekšautiņā. Zefīrs. Jā, zefīriņam. Tā. Protams, ja viņi zinātu, kas notiek manā galvā un sirdī, neviens man to bērnu neuzticētu. Tie arī baigie, ne tādi tarkāni galvā. Kā viņus sadresēt, manuprāt, labākais tiešām ir ar to. Viens, ko es visu laiku sev skandināju galvā no kursiem pirms adopcijas tilta, kad bērnam vajag normāls vecāks. Bērnam nevajag perfekts vecāks, bērnam vajag normāls vecāks, bērnam vajag normāls vecāks. Un tad paņem to savu, pārveidot to, ko nozīmē normāls vecāks. Un tā bija tāda vienkārši, atklāsme. Es biju tik pārlaimīga, kad es pirmo reizi ieraudzīju, ka mana mamma arī, jo es saku, es biju to rozā migliņu uz būras. Un ka es redzu, ka viņai kaut kādas mirklis, kad viņai to 2-gadnieku, kā vecmāmiņai jau, ka viņai nav pacietība. Kad kad tā kā, tur, nepasaka tik jauki, vai nav, vai ir tāds, vai noliekam to mazo gulēt, un viņi saka, pāc, kā tu vari šito? Kad man mamma pateica, kā tu vari šito katru dienu, un pilnīgi tagad nāk raudiens, man tas tā noņēma. Tas bija tāds atvieglojums, ka tev šis legit ir grūti, šis ir objektīvi grūti, un vaina nav tevī, tā vaina ir todlerī. Tā vaina ir tajā, ka tas tiešām ir grūti, nevis tu esi slikts cilvēks. Un ja tu vēl pasaki tavu māmu, kurai tu esi uzlikus to uz piedestāli ar to visu to. Jā, klausies, tagad tu tā saki, es arī piefiksēju tās sajūtas, ka man triggerē un man liek justies izolētai un nesaprastai mirkļi, ka man kāds nedod telpu tām manām emocijām, vai saka, bet visiem taču tā ir. Bet, es nezinu, ja tu zinātu, kā bija, ka nebija veļas mašīnas, un ka bija jāmazgā, vai mūsu laikos jau bija vēl grūtāk, bet ka pasaka, bet paklausies, šis viņš ir tik, es nezinu, emocionāli grūti šis brīdis, vai kā uzreiz ir tā kā gribas izpūst, un liekas, es jūtos sadzirdēt un saprast, vai ne? Tas ir labākais, ko mēs tam otram cilvēkam tādā mirklī varam iedot, tā kā ļaut viņam tā justies. Un sev ļaut justies. Jā. Tā kā pieņem tās emocijas, baigi. Bet kāda vēl tu varētu raksturot, kāda bija tā mammas pieredze pēc tās neauglības? Ja tu vari pastāstīt vairāk, cik jums bija ilgs arī tas reproduktīvās traumas periods? Un jūs... Līdz, kopumā 7 gadi, līdz meitiņiem nāca mūsu ģimenē 4. Es teiktu, ka ir diezgan ilgs. Jā. Jā, un arī piedzīvojot bērniņa zaudējumu un vairākus neizdevušos IVF transferus, kas uzlika to odziņu. Tā kā tu raksturoji, ka ir tā sajūta, ka es to tik ļoti gribēju, ka mēs tik ļoti uz to tiecāmies un tik daudz darījām, un ka tagad vajadzētu būt kaut kur ir tā kulminācija, kur ir tas salūts. Kāpēc šeit ir apjukums, kāpēc šeit ir bailes, kāpēc šeit ir dusmas, kāpēc ir tas. Bet es pieļauju, ka mums arī tas bija grūtāk, jo, ja mēs būtu tā, ka tagad ir pirms adopcijas periods un adopcijas periods, un tā kā pat diedziņi tas būtu citādi, bet bija tās milzīgās grūtības saskarē ar sistēmu. Tās milzīgās grūtības saskarē ar bioloģisko ģimeni. Un ka tu nevari visas savas domas un emocijas veltīt tikai veltīt tam, lai dibinātu šīs attiecības un lai apjaustu savu jauno lomu un savu jauno ģimeni un rūpētos par bērnu, bet tev ir apkārt vēl tie elementi, kas paņem vēl vairāk
emociju un domu un risināšanas. Un, tā kā gribot, negribot. Jo, ja tu gribi rūpēties par bērnu un gribi, lai viņam ir labāk, tu, šajā situācijā mēs nevarējām sēdēt rokas klēpī salikuši. Jā. Jo pat tad, kad bija jau pagājuši vairāk nekā gads, kopš meitiņa bija mūsu ģimenē, kas nozīmē, ka ja viņa, var sakot, viņa bija ļoti krietni daudz vairāk savas dzīves pavadījusi ārpus bioloģiskās ģimenes nekā bioloģiskā ģimenē, tad bērniņtiesas darbinieci, kad mēs atkal zvanījām un jautājām, kad tad būs kāda sēde, viņa teica, tad, kad bērnam būs 6-7 gadi un viņi varēs izteikt savu viedokli. Tā kā bērns 6 mēnešu vecumā tika izņemts no bioloģiskās ģimenes un, par kādiem 6 gadiem mēs runājam. Un tik bieži bija tās, un tur ir tas arī, ko kursos stāstīja, ja tu necīnīsies par savu bērnu, neviens par viņu necīnīsies. Un man ir šaušalas pārņemt domājot, ne tikai domājot, bet zinot tos bērnus, kuriem nav pieaugušie, kas par viņiem cīnās un kas paļaujas uz sistēmu, ka tiešām tiks ievērots šis gada periods, kad bioloģiskā ģimene var nonākt tādā situācijā un apziņā un rīcībās, kad bērniņu var atgriezt. Un ja var, tas ir brīnišķīgi, bet ne jau velti speciālisti runā un ne jau velti likumā ir paredzēts gads, jo ja tu nevari to gada laikā izdarīt, bērns aug, viņam ir vajadzīga stabila ģimene un arī ģimenei, kurā viņš dzīvo, ir vajadzīga stabilitāte un miers, nevis katru dienu cīnīties un dzīvot vienkārši šaušalās, midzināt savu bērnu, turēt viņu rociņu un domāt par to, ka Tāda liela nedrošība īstenībā. Vai tu piefiksēji, ka tā neskaidrība un tas neskaidrais status un tā nākotne, vai viņi kaut kādā mērā ietekmē tu, kā tu veidoji attiecības ar bērnu? Vai tu uz 100% uz pilnu banku jau tā? Vai tu tomēr bišķi tā kā sevi sargāji? Es ļoti centos sevi nesargāt. Bet to jau nevar, jo mēs esam cilvēki un mums ir tās mūsu bailes un nedrošība un pašaizsargāšanās. Un kā pieaugušie mēs jau esam pieraduši sargāt savu sirdi. Bet es ļoti centos un ļoti cenšos arī iedvesmot sievietes, kuras es atbalstu šajā ceļā un pārus iet uz visiem tiem 100, jo pirmkārt sāpēs jebkurā gadījumā, un tas bija, ko man pateica man tāda mīļa paziņa, tad, kad es biju zaudējusi bērniņu, un mēs atkal veicām transferu, un tad ir tas jautājums tā kā cerēt, necerēt, ļauties, neļauties, iemīlēt jau no tās pirmās dienas vai nemīlēt. Un viņa pateica, ka viņai arī ir bērniņa zaudēšanas pieredze, un viņa teica, ka sāpēs jau jebkurā gadījumā. Bet vai tu vēl sev pārmetīsi to, ka tu neesi devusi visu mīlestību, ko tu varēji tad, kad tu varēji to? Okay, jā, tā laba doma. Un otra lieta, bērns jau sevi nesaudzē. Protams, vecākiem bērniem un ir tā trauma un tā piesaiste ir jocīga un citādāk un varbūt neapzināti, bet bērns jau ir viss tajā. Viņam nav izvēles sevi tā kā apzināti. Es tā kā neļauju, es paskatīšos, es sagaidīšu, kad tur būs bērniņtiesas lēmums, un tad es varbūt sākšu pieķerties šiem cilvēkiem un uzskatīt, ka viņi par mani rūpējas un mīlēt un sākt par mammu un tēti. Bērnam nav tāds iespējas, un man šķiet ļoti negodīgi un liekulīgi nestumt sevi arī tajā. Wow, šis bija ļoti labs, vērtīgi tā. Tieši tā padomāt no bērna perspektīvas, vai ne? Kā viņš mīl un kā viņš to visu veido. Par tādu to neauglības pieredzi, tā kā tu minēji, par to mammas. Nav tāda mammas on and off poga, vai ne? Kaut kā tā programma lēnām lejuplādējās. Kādai, atkarībā no interneta jaudas, kādam ātrāk, kādam lēnāk. Un cik aizņemts ir jau tas. Jā, cietais dīdis vai vienalga kas, bet tad jau vēl viena joma, tad jau ir attiecības ar vīru.
viena laba lieta šajās identitātēs stabilajās, kur pēc tam jāklapē tā mātes identitāte un tēva identitāte, ir tas, ka mums ir ļoti spēcīga pāridentitāte izveidojusies un cauri arī neauglības pieredzē, mēs esam tas pāris, ko tas var vienot un tas var šķirt. Jā. Un mēs esam tie, ko ļoti, ļoti tas vienoja un tiešām tās komandas sajūta un to, ka tā ir aizmugure un ka tas cilvēks, kurš tev saprot tā kā neviens un tā spēja būt jēlam vienam ar otru maksimāli. Un tas bija tas resurss, kas mums bija. Un tas, ka man tiešām ļoti patīk, mans vīrs, es viņu ne tikai mīlu, bet man šķiet rīktīgi foršs cilvēks. Un es viņam arī ļoti patīkot. Tas labi, to zināt, Jo, man vīrs ļoti bieži, kad mēs runājam par kaut ko, par pārattiecībām, viņš saka, jo bieži vien cilvēki vienkārši apprecās, jo tas tā kā pienāk laiks un nav nekas, tā ir tāda tā kā pašsaprotamība un tu atkal, bet es tev tā kā tiešām ļoti gribēju apprecēt, jo tu man ļoti patīk. Un, bet jebkurā gadījumā bija, un vēl viens tāds resurss patiesībā ir visas tā sistēma, pret ko mums bija kopā jācīnās, jo mums bija tāds ārējais ienaidnieks, ja tā var teikt. Tas vieno. Jā, un tas vieno, un tad ir tāds, ka, atkal mēs un viņi, nevis tā kā es un tu. Jā. Un tās ir arī iegūms, tā kā caur tādām nelāgām lietām mums bija labs iegūms. Bet bija ļoti grūti, jo man mēneša laikā bija tā kā jāizlemj, ka es pat nevis mēneša laikā jāizlemj, bet mēneša laikā jāaiziet no darba, jo vīrs tajā laikā pelnīja vairāk un bija tas, kad es palieku mājās, esmu mājās ar bērnu un tā kā viņai jau bija virs pusotra gada, arī tas finansiālais sloks, jo nekāda atvaļinājuma nav, nepienākās. Tev vienkārši ir tas bērns, un tad teorētiski man viņu būtu jāsūt dārziņā un jāturpina strādāt. Bet, neskan pēc baigi laba plāna. Tas ir grūti. Tas ir, tas būtu, par kādām attiecībām, par kādu drošību mēs vispār varam runāt. Protams, ja ir tāda situācija un nav variantu, tas ir vispār briesmīgi, ka tā var būt un ka tā ir jādara. Bet, to mēs neizskatījām kā variantu. Un aizbildņu pabalsts arī ir 54 eiro. Tagad būs ļoti daudz labāks, ja klausās jau pēc 2026. gadā. Tad ir, 3x, 5x, kaut kā 10x ļoti... Jā, motivējoši. Jā, daudz labāk. Un tad vīrs ir tas, kas strādā, un es esmu mājās ar bērnu, un tad ir viss no tā izriestošais. Kā visās normālās ģimenēs, ka tas tā frustrācija krājās, un tas atšķirīgie ātrumi un atšķirīgā vēlme, ko darīt, kad vīrs atnāk mājās, un ko darīt nedēļas nogalē, un cik daudz laika pavadīt mājās, kad tu tā kā beidzot varētu nepavadīt laiku mājās. Jā, tas, protams, bija grūti tādā ziņā. Bet vai tev nepietrūka tā, vai varbūt jūs atradāt kaut kādu ģenerālu risinājumu? Pastāstīju, jo tas man ir ļoti aktuāls jautājums, es par to daudz runāju. Jā, man vienkārši liekas, es nemainītu vairs neko, es negribētu vairs nevienu dienu bez savu bērnu. Bet ir brīži, ka man tik ļoti gribās kaut vienu, kaut divas dienas, kad bija tikai mēs divi vien. Atkal, tā kā to dziļumu un to tuvību, jā. Un tas nav, nakts tur viesnīcā vai kaut kur, to neatrisina, jo tad mēs parasti izrubamies un vienkārši skatāmies Netflix vai kaut ko, bet vienkārši piedzīvot bišķi to dzīvi pirms. Tev arī bijis līdzīgi vai kaut kā tā, jūs tā... To ģimenes sistēmu, kā to jauno ģimenes sistēmu tā kā pieņemt un akceptēt un pielāgoties. Bijāt 2 un tagad 3. Jā, kā jebkurā ģimenes sistēmā, tās pirmā bērna ienākšana ģimenē, tas ir tā kā super traumatiski visai sistēmai, jo viņi tiek pārkārtoti. Tā kā, es nezinu, kas ir uz 2 kājām. Bet, tas pamats jau ļoti tiek izsists, un tā kā tu saki, tas nav tikai par to laiku, un ka mēs tur aizējam uz randiņu un tā, bet par tiem vispār resursiem, ko mēs viens otram varam veltīt, un tas, cik cieši mēs esam tajā. Un
Jā, ir, protams. Bet mēs domājam par tādu pensijā, tad mēs brauksim atkal ar busiņu pa Eiropu. Pareizi, jūs apbraukājāt, vai ne? Jā, un tas bija tāds, visaugstākais tāds posms, ko mēs ar vismīļāko prātu atceramies mūsu attiecībās. Jā, un lai gan mums tās nav gluži, varbūt, salīdzinot, es nezinu, atkal tur ar Instagramiem vai amerikāņu filmām vai kaut ko tam līdzīgu, bet mēs vairāk esam viens otram, tā kā komanda, tā kā vecāka un bērns, nevis mamma un bērns un tētis. Okay, sapratu. Tā kā mēdz Jūs turaties kā pāris kopā? Jā, un mums ir bērns. Mums ir bērns, nevis man ir bērns. Vai vīram ir bērns, bet mums ir bērns. Bet tāpat, tu taču nevar vispār parunāt, jo visu laiku ir tā kā, vispār, un tās iejaukšanās sarunās, un, protams, var teikt, uzliec rociņu, un tad mamīte ar tēti tūlīt pabeigs, un tad mēs tev uzliec rociņu, mēs, uz vienu reizi, un tad uzliek, un tu, jā, bērni, cik labi tu uzliki rociņu, kāds malacīts, reizi, un ko tu gribēji teikt, un pēc tam atkal. Bet man dārziņā, kad, protams, nav, es nezinu, bijis nezinu, kādu pusminūti, kad es saku, domas un teikumi nav garāki par 30 sekundēm. Un kādas attiecības tu vari tu vari pateikt, es tev mīlu, bet, kur ir tas tā kā piepildījums, kur mēs varam atkal, tā kā būt un saprast viens otru, ja mums nav, tie resursi un laiks, un visu laiku ir tā kā tas Man šito gribas normalizēt, ja? Tā, lai cilvēki arī tādi pāri, arī tādi apzināti tani ieiet un saprot, ka tā būs. Bet arī iedot tādu cerību, ka tam var iziet cauri. Es vēl pagaidām to gaismu tuneli galā neredzu. Man tāpēc ir svarīgi, lai man kāds cits no malas pasaka. Paliek vieglāk, tā kā būs atkal laiks. Un man ļoti palīdz, ka šitas vecumposms ir ļoti grūts. Beidz 1,5 līdz 3, protams, kā kuram, un bērni ir dažādi, un vecāki ir dažādi, un es atceros, kad es ar savu terapeitu runāju par to, ka mēs vispār domājam uzņemt bērniņu ģimenē, un viņi prasīja kādu vecumu. Es teicu, man ļoti patīk, tā kā 2-3 gadi. Teicu, Madara, tu esi tā kā traka, tā kā ko... Viņi tā kā savācās. Tas ir ļoti grūts posms no bērna attīstības. Korekti atbildēt. Jo no bērna attīstības viedokļa viņš attīst to savu es, un viņam ir tie, tā kā ragi aug, un viņam ir tajā posmā, viņam ir jādalās, un uzņemot bērnu ģimenē tajā posmā, kad viņam ir jādalās, pirmkārt, tu dabūni ar tiem ragiem pa galvu, un otrkārt, tu... to gan es pati tikai runājot nesen ar vienu arī dāmu, kurai ir 1,5 gadnieks, un viņa, un ir tas pārdzīvojums, ka kā tas bērns, ka viņš man ir tur stumi prom, vai viņš tur grib pie citiem pieaugušajiem, un ka tas droši vien tāpēc, ka es neesmu viņa īstā māte. Okay. Bet nē, tas ir viņa vecumposmu uzdevums. Viņam tagad, nevajag tur ieķerties māmītei pupiņā un karāties. Viņam ir, cits uzdevums. Un tad uzņemot bērnu šajā, tas ir baigi izaicinoši. Saprast, kur ir trauma, kur ir personība, raksturs, temperaments, kur ir vecumposms un tā. Jā, bet ko es sāku teikt, kad man gribētos normalizēt šito, lai tie cilvēki saprot, kad tās pāri attiecības mainīsies punkts. Iepriekš, pirms mums bija bērns, mazs bērns, jo pieredze ar meitu, man liekas, kā cita dzīve, tā kā vispār, ja? Es to vairs neatceros, bet man likās, kā jūs mīlīši nevarētu tās attiecības kopt? Vai te jūs neziniet, kāds jādara, jā? Jūs taču viens no otru attālināties kā kontinenti. Es ļoti gudri spriedu. Tagad man vienkārši ir tāda līdzjūtība pret katru cilvēku, pret katru pāri, kuriem ir mazs bērns. Man pilnīgi gribas katru apskaut un teikt, es zinu, cik tev ir grūti. Es esmu līdzīgā situācijā, jā, tā kā smieklīgākais. Mēs bijām pirmo reizi Stuts koncertu Nacionālajā teātrī. Pirms gada mazajiem bija vēl 1,5 tikai, un mēs sēžam, mēs tādā balkonā sēdējām, un es skatos uz to pārpildīto zāli ar tiem vecākiem un ar tiem bērniem, un pirmā doma, kas uz viņiem skatoties man bija, viņi visi neguļ.
panakti. Mēs neesam vieni. Man tāda vienotības sajūta ar tiem vecākiem. Nu, man liekas, tas baigi svarīgi ir, ka tu saproti, tu neesi viens tāds, kurš ciet un ka tev ir grūti. Un tagad tie pāri, kuri iet to procesu, lai iegūtu status, un tīpaši, ja tur ir reproduktīvā trauma fonā. Un nav tā bērniņa pieredze, un ir tā milzīgā sagaidīšana. Un tā, man liekas, mīļie, jūs nesaprotiet. Kur jūs līdz iekāpsiet, bet galvenais neesiet vieni. Vai tu kaut ko līdzīgu redzi ar tām sievietēm, kurām tu strādā atbalsta grupā? Varbūt pastāst nedaudz arī par to. Jā, noteikti. Jo ir tas, ir tā sajūta, ka par to, kā būs, kad būs. Un tad, kad nav tā, kā tu domā, kā būs, kad būs, tad ir diezgan skarbi. No otras puses, tu nevar, to jau tā nevar arī teikt, jo, atceries pati, tad, kad ir tā neauglības pieredze, un kad kāds teiks, bet ar bērnu ir tik grūti, vienkārši gribas nošaut. Tur ir kā nu kuram, jā. Atkarībā no temperamenta. Fakts. Bet, tur tas nav, un tas arī man šķiet, ka, var jau teikt, izbaudiet tā, kā ir tagad, vairs nebūs nekā. Man to gribas teikt. Jā, un es arī sev to, es atceros, ka tajā laikā es par to domāju, un es tā kā domāju, izbaudi šo miegu, un izbaudi, ka tu ar vīru var būt, bet tā kā viena sāpe jau nemazina otru. Un un ja tajā brīdī tev asiņo kāja, un tev tā kā saka, bet tad, kad tev asiņos roka, tas būs pavisam briesmīgi, tad tas jānocenzē. Tas tik smieklīgi. Dēt. Jā. Un tad, kad tā kā tev tur sadzīst tā kāja, protams, rēta paliek, un viņi tur tādi ir, kādi ir, tur, kad lietus uz kā augstu laiku sāk surstēt, bet asiņotā roka, un tad tu domā, vajadzēja tā kā novērtēt, bet, tas tā nestrādā. Bet ja tas tā strādātu, tad es ļoti gribētu novēlēt, kad izbaudiet savu laiku, izbaudiet to, ka jūs varat aiziet pagulēt dienas, kad gribat, ka varat palasīt grāmatu mierīgi, ka varat, skaļi nodarboties ar seksu, kad gribat, ka varat pagulēt, ka varat parunāt, ka jūs neviens nepārtrauc un nenes mājās visu laiku iesnas. Bet tas tā nestrādā. Tā kā to nevar īsti. Tāpat kā jaunība nevar novērtēt, kamēr nav sirmais vecums pienācis. Lūk, kāpēc es tik ilgi gaidīju, Madara, šo sarunu, ja? Tāpēc, kad es nevaru, man liekas, mēs varētu stundām runāt, un man liekas, noteikti būs jāturpina vai jātais kaut kāds otrā kārta. Jā, ar vīru. Vienmēr pietrūkst tā vīru skatījumu. Man ir tāds gudrs kolēģis, un gribētu teikt arī draugs, kurš man reiz teica, ka var izvēlēties to dzīves grūtumu. Jā, un man tas reāli palīdz brīžos, ka man ir nenormāli grūti, un ka es atceros tos brīžus, ka nebija šitā grūtuma, ka bija tikai tās ilgas pēc bērna. Un tā viņš tā gudri teica, ka arī uz dīvāna sēdēt ir grūti. Un tur ir savs grūtums. Un tas, domāju, Dācis, atceries, bija baigi grūti, tagad arī grūti. Es varu izvēlēties to grūtumu. Šitam grūtumam ir kaut kāda jēga. Jā. Es pilnīgi piekrītu. Un mēs arī, arī tieši to saku. Izvēlēs savu grūti. Un ja man ir jāizvēlas tas mierīgi tukšais, smeldzīgais, jā. Grūti, vai šis tā kā sprādzienīgais, bet tur ir tas bērniņš un tās mūsu attiecības un tā mīlestība un tā laime un tā kā saturs. Jā, un šim grūti ir jēga, es saskatu to jēgu, un tad tas ir, zin kā, tās bija man personīgi, tās bija sāpīgāk, un šis bija grūtāk. Tagad nav. Tagad ir atlaidis, un tas grūti, ir tāds normāla līmeņa grūti. Jā. Bet tas sākums bija, tā tikai ir tā kā necenzētie vārdi, tiešām grūti. Tas bija tiešām grūti. Bet pat tajā, kad tas bija tiešām grūti, tas nebija tik sāpīgi. Ok, par šo būs jāpadomā.
Jā, Tu bet ļoti es labi nodefinēji to, pieļauju, jā. ka tas ir ļoti, ļoti atšķirīgi, kas kuram grūti. Jā. Nu, ja tu varētu, tā kā noslēdzot to mūsu sarunu, jo laiks paskrējas ļoti ātri ar tevi, ja? Kaut kādu ceļamaizi iedot tiem pāriem, kuri ir līdzīgās kurpēs, kur tu biji pirms vairākiem gadiem, vai kur es, gan ar to neauglības pieredzi, un kuri tā kā šaubās un domā, vai ir uzsākuši to procesu. Nu jā, kaut ko tādu, ko tu gribētu viņiem pateikt, lai iedrošinātu vai iedot to plecu sajūtu. Varbūt ir kāds padoms, tā liekas, paprasiet man ir tik daudz, ko teikt. Viss, ko es teicu iepriekš. Noteikti ļoti atkarīgs, kurā posmā. Ja šobrīd sāk tāda dīgt doma, ka varētu uzņemt bērniņu ģimenē, dariet to. Jo tiešām tas grūtums ir tik ļoti tā vērts, bet ne tikai tāpēc, ka ir šī mīlestība un laime un bērns tiešām ir ģimenē, bet arī, ka tas ir jēdzīgi, ka tā ir lieta, ko vajag darīt. Un mēs esam pieaugušie, mēs varam tikt ar savām lietām. Kā man terapeits saka, tas ir kaut kas, ar ko var strādāt. Tas dusmas, tas izmisums, tas grūtums ir kaut kas, ar ko var strādāt. Bet ja ir tā sajūta, ka jūs to gribat, es varbūt nezinu, vai šī visa saruna bija biedējoša vai iedvesmojoša vairāk. To jau tad pakomentējiet. Bet to var izdarīt un to vajag izdarīt, ja ir vēlme un ir tā jauda. Un ja jūs esat tā kā jau apaļi un veseli šajā situācijā. Ja tas ir kā tāds korķīts, ko uzlikt, vai plāksters, ko uzlīmēt tai asiņojošai kājai, tad būs drausmīgs rezultāts visiem iesaistītajiem. Ir jāgrib šīs bērns un jāgrib sniegt ģimeni un labu dzīvi šim bērnam. Nevis piepildīt to savu domu par to, kā tas būs, jo tas nebūs. Ja tu gribi piepildīt to domu, kā tev šķiet, kā tas būs, ka jūs visi tur vienādā Ziemassvētku pidžamās pie eglītes karināsiet un bumbiņas. Nē, tā būs, jā. Tā arī ir. Jā, tā arī ir. Un ir tas skaistums, bet tas nav vienīgais. Jo ilgstoši piedzīvojot zaudējumu vienā pusē, un tas, uz ko lai gūtu sevī spēku vispār eksistēt un domāt par risinājumiem un virzīties uz kaut ko, mums vajag to vīziju, to saulaino tāli, uz ko iet. Un ja mēs domājam, ka šitas ir sāpīgs, šitas būs dziļumā grūti, tad tas nav baigi motivējoši. Un tāpēc vajag to vīziju, bet ir jāsaprot, cik daudz tā ir mana vīzija un cik daudz tas ir, ar ko es esmu gatavs sadzīvot. Un tāpēc es no sirds iesaku aiziet no sākuma uz tilts kursiem, ko mēs saucam par biedēšanas kursiem. Jā, un paklausīties par visām kakām uz sienām un par piesaistēm un padzīvot ar sevi un to savu, kas tu vispār tā kā esi. Un ja tu neesi no tā nobijies, aiziet vēl praksē, tā kā tiešām neesi ķeksīšu pēc. Un ja tu vēl neesi nobijies un tev ir tā sajūta, ka tas ir kaut kas, ko tu gribi, parunāt reāli viens pret viens ar cilvēkiem, kas tam ir gājuši cauri un kas to dara. Un satikt tās ģimenes, jo es atceros, ka mēs, cik forši bija aizbraukt uz nometni, ko mazās, starp citu, vēl joprojām atcerās. Un, jā, ir pagājuši 2,5 gadi laikam. Jā, un vēl joprojām atcerās. Cik forši bija aizbraukt un redzēt, visi ir normāli vecāki un normāli bērni. Nav neviens ne ar nimbu nesteigā, ne arī kaut ko, tie bērni viņi jau tik traumēti un tik šausmas. Jo tā kā tu teici, ļoti grūti ir nošķirt, kur tas ir traumēts bērns un kur tas ir vienkārši, tā kā 2 gadnieks, un viņam tādam ir jābūt. Jā. Un man tur arī ir daudz pārdomu par šo tēmu. Neuzlikt to zīmodziņu, ka viņš tagad ir tur šausmīgi traumēts un vienmēr būs traumēts un viss, kas ar viņu notiek, ir traumas rezultāts un viss, kā viņš izpaužās. Un tā kā tu aizbrauc un skaties, šitādi paši ir dārziņā un kaut kā, tā, visi esam ok. Jā, un tas atrast to savu atbalsta punktu un tiešām tā kā tu teici, nepalikt vienam, jo es izmēģināju, vispār nav forši. Rīktīgi var nonākt ļoti dziļā
tumšā, bez kā vienīs pūkas, no kuras ir ļoti grūti izspraukties. Un tad tas galvenais ir pārbaudīt no sākuma sevi un nedod Dievs, ja kāds man tā kā rakstīs vai teiks, ka mūsu attiecības ir sākušas šķobīties neauglības dēļ, un tāpēc mēs domājam adoptēt bērniņu, tad dabūs ar kāju pa dibenu. Jo tas, tā kā, nē, lūdzu, nē. Ja tev pašam ir ko sevi piepildīt un sadziedēt, ja otram ir ko sevi, nevienu nevajag pierunāt, nevienu nevajag tā kā, gan jau mēs iemīlēsim, bet ja jūs esat veseli un mēs kā procesā, reti, kurš ir vesels, bet procesā. Jā, tieši tā. Ja tā nav jūsu tāda sāpīgākā aktualitāte, ko jūs domājat, ka uzlikšiet šito rozā sapnīt un tas viss dziedinās, tad sazinieties ar cilvēkiem, kas tam ir gājuši cauri, ejiet uz kursiem un nepalieciet nekādā gadījumā vieni, un ir riktīgi tā vērts un riktīgi forši, un ir laime, un ir rozā burbuļi, un tagad man viss ir rozā, jo meitiņai ir 4,5 gadi, un viss ir vienkārši princeses, spīdumi rozā, un nekāds tur dzimuma neitrālie, tur pasteļtoņi vairs neies cauri, tā kā viss būs rozā un ar vienradžiem, bet tas ir arī darbiņš tajā vienradzī uzkāpt, un tas ir darbiņš tos vienradžu mēslus vākt, bet būs arī vienradzis. Un kur var tevi satvert, satikt, varbūt īsumā pasakies, nezinu, sociāltīklī, tava atbalsta grupa, ja ir kāda vēlme un vajadzība? Jā, uzzināt vairāk. Noteikti Instagramā var rakstīt Bubu Madara. Vēl joprojām neesmu novedījis uz vārdu vīra. Jā, Bubu Madara var rakstīt, un tad jau es vienmēr esmu ļoti atsaucīga, jo es zinu, cik milzīgs vēl joprojām ir tāds tabū šīs tēmas, cik milzīgs ir kauns un vainas sajūta un klusēšana, un man tas kaitina, un tāpēc es esmu ļoti, ļoti atvērta. Un, ja man būs slinkums rakstīt, tad es palūkšu atļauju un ierunāšu ziņu, bet ja ir jautājumi par neauglību, ja ir par medicīnisko apaugļošanu, ja ir jautājumi par bērniņu uzņemšanu ģimenē, un es tiešām esmu maksimāli atklāta un atvērta, un līdz šim bet ir tikai, divreiz bijušas, tādi, kad tam ir bijušas negatīvas sekas, bet tas viss pozitīvais, un es tiešām ceru, ka tas cilvēkiem dod, un tāpēc es esmu gatava ļoti daudz dot. Paldies, ka tu dalies, ka tu par to tēmu runā, ka tu to aktualizē, gan par neauglību, gan arī tagad par meitiņas adopciju, un paldies, ka tu atradi laiku un atnāci uz šo sarunu. Mums būtu ko runāt vēl, un mēs noteikti pēc kāda laika to darīsim Instagramā vai sirdsarunās. Paldies par tavu laiku, lai tev un tevai ģimene ir brīnišķīgi Ziemassvētki, lai ir tā perfektā kartiņa, ja, un vispārējais, par ko tu runā. Paldies par tavu humoru un to dzīves prieku un tos burbuļus, ko tu ienes, tāda dzirkstoša dzēriena. Ja. Tā kā man prieks tev pazīt, un es ceru, dārgie klausītāji un skatītāji, ka arī jums šī bija fantastiska pieredze, vērtīga, lika gan pasmaidīt, gan kaut kur arī tāda stīga. Kaut kur ieskanējās, lūdzu, dalieties ar šo sarunu, ja jūs pazīstat kādu, kam šī būtu jādzird. Pārsūtiet, share, like, visas iespējamās opcijas. Paldies, kad jūs esat par mums, un līdz nākamajai reizei visu labu.